latgalitas ir superīgas meitenes. Tev divi varianti izvēlēs, tev piedāvā divi. Es biju tāda pelē kā pelīte, teiksim tā, bet man iekšā es jūtu, ka man ir. 56,000, tas nemaz nav stadionu ietilpīt. Zini, ja tie ir vairāk Wembley stadionu. Jā. Es viņus ieraudzīju, man bija tāds, ko es te darīšu? Kāds Lāsma TikTok šovs? Es kā nāku no Latgales. Manuprāt, 90% latviešu visi gala Latgalē. Jā, es nezinu, vai to var par eksperimentu nodefinēt, jo man liekas, tās bija briesmas. Labā lieta, tu varēsi ne tikai stāstīt mazbērniem, tu varēsi arī parādīt. Es varēšu parādīt. Jūs nevarat vairāk atslūgt, man nepietiek. Es biju tāda, bet manam tētim bija tāds iztērēja pati vainīga. Esiet sveicināti Denim Dream podkāstā. Starp citu, pirmais tāds modīgais podkāsts Latvijā. Podkāsts koncepts gan skaidrs un saprotams. Šeit būšu vienmēr es, Rūta Dvīnska, un ar mani kāds skaists un labs cilvēks. Mēs runāsim gan par modi, gan stilu, gan dzīvi un šā brīža aktualitātēm. Šodien mana viešņa ir Lāsma Novika, digitālā satura veidotāja, ļoti jaudīga meitene no Latgales, un es domāju, ka tieši viņas autentiskā būtība un personība ir tas, kas ir veidojis viņas panākumus. Mēs aprunājamies par dzīvi, arī par modi, protams, un par to, kā viņa atskrēja no Rēzeknes uz Rīgu, un par to, ko viņa gribētu vēl dzīvē izdarīt, un ko jau paveikusi, un kāpēc viņai tas izdevies tik veiksmīgi. Lai jums forša klausīšanās! Es šodien sarunāšos ar Lāsmu Noviku, digitālā satura veidotāju, kas vienlaikus nozīmē arī kā viedokļu līderi, proti cilvēku, kurā ieklausās patiesi tūkstoši. To saka priekšā tavi sociālajie tīkli, tavi sociālo tīklu konti, un es domāju, ka tu to esi panākusi ar savu humoru, ar savu personības, tas skaidrs, ar savu domu un arī veidu, kā tu to savu domu spēj pasniegt, bet to visu tā kā apkopojot, man gribas sacīt, ka tu to esi panākusi ar savu ļoti autentisko būšanu. Un tā ir viena no lietām, par ko es ar tevi gribu šodien parunāt un parakāties tur kaut kur, jā, tajā tavā kodoliņā, no kurienes tas viss nāk. Lāsma, čau, prieks tevi redzēt. Čau, Rūta, ārprāts pieteikums bija izcils. Man gandrīz asaras sāka tecēt, jo tik jauki dzirdēt, tik patīkams vārdus, kā novērtēt cilvēki, un man arī prieks būt šeit. Kā ir ikdienā? Tu dzirdi tos patīkamos vārdus, vai sievietē vienmēr šķiet, ka tos varētu kāds teikt arī vairāk? Es dzirdu, šobrīd lielākoties tas ir vairāk no faniem vai no cilvēkiem, ko es satieku, jo es bieži vien arī dodos uz skolām pie jauniešiem un arī runāju tur par savu stāstu, par savu ceļu, iedvesmoju viņus. Un katrs no viņiem, kad sāk man bērt komplimentus, mana sirds ir piepildīta. Manuprāt, teiksim tādām rezervē mēnesi uz priekšu, tāpēc komplimenti ir, un arī no tuviem cilvēkiem ir komplimenti no ģimenes, arī viņi mani atbalsta, tāpēc es neteiktu tā, ka man ar komplimentiem ir kaut kāds deficīts. Lūk, un jā, negribu sevi lielīt, ka man tagad katru dienu te izsaka komplimentus, bet es arī pati skatos sevi spogulī un saku, Lāsma, aiziet! Kas ir droši vien arī ikdienā tāda daļa no uzvaras, ja mēs runājam par sievietes pašapziņu, pie kā mēs vēl atgriezīsimies, bet es tev gribu pie šī paša pajautāt par tiem komplimentiem no faniem un tad par komplimentiem no taviem tuvajiem cilvēkiem. Tu saredzi kaut kādu atšķirību, kā tu tos uztver? Jo varbūt pirms tu atbildi, es tev varu pasacīt savu novērojumu par sevi. Ir ļoti patīkami saņemt komplimentus vienmēr. Un sievietei man tiešām šķiet, ka tas nevar būt par daudz. Tādēļ sakiet. Ja? Bet ir liela atšķirība, vismaz manā gadījumā, ja to saka kāds man nezināms cilvēks, un tas ir patīkami forši, es pasakos paldies, un tad ir tas kompliments, kas nāk no kāda, ko tu pats saredzi, vai kā autoritāte, vai vienkārši tas ir svarīgs un mīļš cilvēks. Un es negribu ne mazākajā mērā nonicināt tos komplimentus, kas nāk no tiem cilvēkiem kaut kur tur no malas. Un tomēr tiem tuvajiem ir tāds lielāks svars, pareizi. Viņiem ir lielāks svars. Es arī tev piekritīšu. Protams, mēs tāpat tās novērtējam un ir prieks dzirdēt, ir jāizsaka komplimenti. Īstenībā tas, ko fani dara, izsakot komplimentus, tas arī ir diezgan būtiski, jo pa lielam svešam cilvēkam pateikt komplimentu. Tas Latvijā ir grūti.
Tas Mūsu tautai nav latviešu. raksturīgi. Jā. Jā, tāpēc viņi arī ir jāakcentē un ir, teiksim tā, jāizceļ, ka tas arī ir patīkami, ka to vajag darīt. Jo, piemēram, kad man uz ielas arī kāds svešs pasaka komplimentu, tas ir īstenībā ļoti līdzvērtīgi, kad arī man kāds tūs cilvēks ir pateicis, jo tas ir negaidīti. Tas ir, kā man, es un tā, un tad tu nosargsti, un arī tāpatās ir kaut kāds pārsteiguma moments. Tāpēc katrai situācijai ir savs šarms, bet, protams, no mīļajiem, no tiem, no kuriem tu tiešām gaidi, tas ir, manuprāt, tā neizsakāmi un ir šausmīgi patīkami, tāpēc. Jā. Ir kāda tāda reize, ka tu atceries, ka kāds tev, tiešām varbūt cilvēks, ko tu saredz kā autoritāti, nezinu, vai darbā, vai dzīvē kā tādā, ir pasacījis kaut ko tādu, kas varbūt tev ir bijis tāds foršs dzinulis kaut ko darīt? Jā, man ir bijis, man arī ir kaut kādas autoritātes. Saki, droši. Neviens jau tāpat, tu man tikai izstāst. Jā, es principā tev tikai, tieši tā. Vienmēr sakot, tas bija decembrī. Man bija iespēja iesaistīties tādā projektā ļoti spontāni, kuram es arī piekritu. Tur vajadzēja bišķiņ arī drosmi sarīties, lai tā kā piekristu tam piedāvājumam. Un man piedāvāja ar Bujānu uzstāties uz skatuves dziesmu šovā. Un man tādus komplimentus izteica, ka es nekad dzīvē nebūtu iedomājusies, ka Inters Busulis Sējāns man teikt, ka cik forši dejoju, ka es esmu drosmīga, cik es esmu forša. Tas man tādu decembrī iedeva draivu, lai vispār to pirmkārtās mēnesi izvilkt, jo decembris ir ļoti darbīgs mēnesis, un tajā posmā man arī, neteikšu, ka bija diezgan baltā līnija, es teiktu, man bija vairāk nedaudz melnā līnija. Decembrī bija tur pāris momenti, kur es tiku nedaudz sāpināta, un es nejūtos varbūt tik enerģiska un pozitīva, bet tieši sadarbība ar viņiem un tas mans spontānais lēmums un darbs ar viņiem uz to nedēļu, principā mēs strādājām. Ārprāts. Es jūtos kā septītais debesīs. Tas bija ļoti patīkami, ļoti forši, un es to ļoti, ļoti novērtēju. Un es jau visu laiku jokoju, ka es to uzstāšanos un to sadarbību ar Bujānu stāstīšu saviem mazbērniem, mazbērniem, visiem saviem radiniekiem esmu izstāstījusi. Un, manuprāt, tiešām to dienu es ļoti atcerēšos, tāpēc šautauts arī viņiem. Un tas ir tāds viens piemērs, kad man tāda autoritāte, es neteikšu, ka viņi kaut kur man ir piemērs, bet es viņus redzu kā zvaigznes, tiešām cilvēki, kas Latvijā ir ļoti daudz ko sasnieguši, tāpēc no viņiem tādus vārdus dzirdēt ir ļoti, ļoti patīkami. Labā lieta, tu varēsi ne tikai stāstīt mazbērniem, tu varēsi arī parādīt. Es varēšu parādīt. Pasies kādu omīti bija. Tā jau kā jūs omīti laid. Un droši vien, ka arī ar tevi ir līdzīgi bijis, kad tu esi bijusi viņu kurpēs kāda cita acīs, proti tu sacīji, tu strādā ar jauniešiem, jā. Tu ik pa laikam ar viņiem tiecies, viņus uzrunā, un visticamāk, ka mēs šādās situācijās pat nepamanām, kurā brīdī mēs esam tas Bujāns. Tavā stāstā, vai ne? Jā. Kad tu esi bijusi tā, kas iedvesmo kādu jaunieti, kas rāda piemēru un kādam varbūt, jā, tiešām tajā mirklī ir tas pēdējais mazais, tas pastūmiens priekš kaut ko darīt. Tas ir arī tas, ko tu esi izvēlējusies darīt, kas ir tavs darbiņš, jo digitālā satura veidošana ir darbs. Tieši tā. Jā, un tu man lūdzu tagad izstāst. Mēs vispār uzreiz ielecām tādā jau sarunā jau par tādām būtiskām lietām, par vērtībām, par tēmu, ja, par komplimentiem vispārējo, nemaz neiepazīstoties tā pa īstam, bet man šķiet, ka ar tevi tieši tā arī tas strādā, vai ne? Jā. Jo kā tu ienāc telpā, tu esi un ar tevi vienkārši ļoti feina un viegli vedas saruna. No kurienes tas viss nāk, vai tu sevi atceries vienmēr tādu un vienmēr to vēlmi arī uzrunāt citus un šajā gadījumā, piemēram, tur sociālo tīklu platformās vai klātienē, vai tas kaut kādā brīdī arī tavā dzīvē kaut kas notika, vai tu vienmēr biji tas klases kultorks? Nē, es nebiju. Man principā jau no bērnības es esmu bijusi diezgan radoša persona.
Bet es biju šausmīgi klusa. Es biju maza introverts un klasē es neizcēlos vispār. Grūti šobrīd iedomāties. Jā, es arī, ja šo dzirdētu, man būtu tāds viņa melo. Viņa tiešām melo, bet es nemeloju. Un tā arī tas bija. Es biju tāda pelēkā pelīte, teiksim tā, bet man iekšā es jūtu, ka man ir. Bet, es laika gaitā vienkārši dzīvoju, kaut ko mājās pati darīju, kaut kā sevi izklaidēju, filmēju kaut kādus YouTube video, taisīju, filmēju, bet vienkārši priekš sevis un pat ne ar kādu dziļāku domu, ka nākotnē es šeit sēdēšu un būšu šīs profesijas pārstāvis un iedvesmošu tik daudz, kā tu saki, tūkstošiem cilvēku, kas ir prātam neatverami, mēs reizēm pat neaizdomājamies par to, kāds kvantums mums seko. Mums liekas, tur 1000 ir mazs. Saliec viņus visus vienā telpā, 1000 vispār pat nav maz. Tur vienmēr tiek piesaukts tas piemērs ar stadioniem, Jā. Cik tev TikTokā ir tur to 1000? TikTokā ir 56 000. Nu, lūk, 56 000, tas nemaz nav stadionu ietilpīts. Zini, ja tie ir vairāk Wembley stadionu. Jā, un mēs reizēm vienkārši par to aizmirstam, bet es bērnībā savā vispār nebiju pat iztēlojusies, ka es tik tālu varētu tikt. Un pa lielam kaut kāds klikšķis vai kas man bija... Es, būdama maziņa, es arī skatījos latviešu youtuberus, jo tajā laikā YouTubes tikai bija populārs. Un mums bija arī Latvijā populāri youtuberi, un es tā par viņiem fanoju. Man tā gribējās viņus satikt, un tie, kas ir OG youtuberi pirms vairākiem gadiem. Un man tik ļoti iedvesmoja tas, ko viņi dara, un man bija tāds, es arī tā gribu sāku filmēt tos YouTube video, jo es sapratu to, ka man patīk. Mans tētis agrāk nodarbojas ar fotografēšanu. Viņam bija fotokamera. Es ar to iemācījos filmēt. Es iemācījos montēt uz tā Windows datora. Un es pat nezinu, kā vispār tagad uz Windows datora es varētu montēt, bet es iemācījos montēt. Es ņēmu arī brāli sev līdzās. Un principā tā es aizpildīju savu brīvo laiku. Un iedvesmojos no latviešu youtuberiem. Lūk, bet man tāpatās nebija nekāda sapratne. Es vienkārši gāju uz skolu, man bija kaut kādi pulciņi, man bija kaut kādi hobiji, bet tas, ka es no rītiem katru dienu brīvdienās cēlos, krāsojos, bildējos vai kaut kā ģērbos un vilku brāli mani fočēt, tur ir kaut kāds sakne, un es viņu nevaru izskaidrot. Vienkārši, es negribu teikt iedzimts, tas noteikti nav iedzimts, bet kaut kāda noslēdzama un uz to radošo noteikti ir bijusi vienkārši dabiski. Un tad es pārvācos uz Rīgu, lai mācītos, studētu medicīnu. Un tas, laikam, pagrieziena punkts, tāds kārtīgs, es teiktu, bija TikTok šovs, kurā es pieteicos arī ar trīcošām rokām, kuras pirmo reizi dzīvē arī ieraudzīju latviešu slavenības, kas bija Elīna Pakalna, tagad jau Zute, Edgars Bāliņš un Kristofs Zutis, kas vadīja to šovu, un aizkadrā arī bija Aleksejs Stepānovs. Un es viņus ieraudzīju, man bija tāds, ko es te darīšu, kāds lāsnu TikTok šovs vai kas. Un es tiku komandā TikTok, un Elīna man iedeva ļoti daudz zināšanas par TikToku, un principā es sāku izmantot tās zināšanas. Un es ne tikai vienkārši filmēju kaut kādus TikTokus un filmēju kaut kādus video, bet tiešām jau ar sapratni es sāku izmantot sociālos tīklus, un jo man tās dotības bija, man vienkārši vajadzēja saprast, kā. Un es nezināju, kā, un man iedeva tās zināšanas, un tad es sāku vienkārši maukt. Un maucu, dabūju darbu radio. Bez zināšanām arī, jo es vispār biju ļoti tālu no radio. Es kā nāku no Latgales. Es tikai klausījos krievu mūziku. Es nezināju, kas ir vispār aktuāls. Latviešu mūziku es arī kaut kādu zināju, bet pa lielam standarts man bija zaļumbalvas kaut kādas. Un es piekritu tam riskam aiziet no zobārstniecības un mesties radio dzīvē kā marketinga komandā. Un vispār ne sekundi nenožēloju, un no tā brīža arī esmu iemācījusies pieņemt lielus riskus savā dzīvē, jo tā tu tikai vari virzīties uz priekšu. Un esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka viņi mani saredzēja, un man bija tāda iespēja ar viņiem strādāt kopā, jo es tur ļoti arī izaugu, un plusā es vienkārši savus sociālos tīklus arī attīstīju. Gan uzņēmuma, gan arī savējos. Tas tāds ātrais rezumē vienkārši par... Atskrējām no Rezeknes uz Rīgu. Jā. Aši. Bet tu tāpat kaut kur saglabā un izmanto ik pa laikam to, ka tu esi tā meitene no Latgales. Jā, es saglabāju latgalita teicienu, un man arī ar šo ir stāsts. Es, kad atbraucu uz Rīgu, principā rīdzinieki
es negribu aizskart rīdziniekus, bet viņi... Tu droši vari, es esmu no Siguldas. Mēs varam. Rīdzinieki ļoti dala, ka tu neesi no Rīgas, tu esi tur no laukiem, viņiem viss, kas ir ārpus Rīgas zonas, tie ir lauki. Un es to redzēju, un sākumā es neslēpu, no kurienes es esmu, bet man iekšēji bija vēl tāda nepārliecība, kas ar mani draudzēsies šeit, esmu no Rēzeknes, vispār neviens LR ratā nezinu, kur tas ir, un tālūk. Nu jau. Nu, ir arī daži tādi kandidāti, bet tagad zinu, kur ir Rēzekne. Nu, lūk, un ir tāda grupa latgalīšu reps, un viņiem izgāja dziesma Latgalita. Man šausmīgi tā dziesma iepatikās, un es tā domāju, kā varbūt savu kaut kādu tādu... ne alter ego iedot, bet arī tādu kā saukli, un man pirmais dzima Latgalita no viņu dziesmas, es vienkārši aizņēmos. Viņi to ļoti labi zina, ka es esmu nedaudz aizņēmusies, jo man liekas tik feina definīcija meitenēm, kas ir no Latgales, jo tiešām Latgalitas ir superīgas meitenes. Latgales cilvēkiem ir, tas šarms vispār nevar salīdzināt ar citiem reģioniem, jo es uzreiz varu redzēt, kurš ir no Latgales, kurš nav, un arī no citiem reģioniem, protams, cilvēki ir ar savu kaut kādu odziņu, bet latgalieši ir ļoti, ļoti izpalīdzīgi un mīļi cilvēki, tāpēc arī tā Latgalita, es viņu sāku popularizēt, un principā šobrīd meitenes no Latgales arī sevi tā dēvē, Latgalitas. Zini, ka šajā stāstā ir ārkārtīgi skaists, ko es samanu, ka tu spēji to savu šķietami sākotnējo to tādu nepārliecību par to, no kurienes tu nāc un kas tu esi šeit Rīgā, tas, sauksim lietas īstajos varos lauķis, jā, jo esi tāds pats lauķis. Vispār mani visi gali Latgalē, un manuprāt, 90% latviešu visi gali Latgalē, lai viņi te visi tagad, jā, paklusē un pastāv pie sētas, lielie runātāji, tā kā mēs visi beigās esam broļumos, bet tas, ka tu atbraucot šeit uz Rīgu, nevis tā kā nolikt to tiešām kaut kur tur un mēģināja tikt vaļā, piemēram, varbūt no akcenta, kas tev tajā laikā, es pieļauju, bija atbraucot. Jā, bet es pieļauju, ka tagad jau tas mainījies. Vai visas tās citas lietiņas, ka tu neslēpies no tā, bet tu kaut kur sevī sadabūji to drosmi, to pārvērst par tādu feinu efektu, kas vēl jau vairāk turpina krāmēt tās odziņas uz tavas kūciņas. Un tas ir tas, kas tevī ir droši vien arī viena no tavām panākuma atslēgām. Jo tu kaut kā drosmīgi vai citādi, kaut ko tu dari citādi. Es kaut ko daru citādi. Un es varbūt šīs sarunas noslēgumā es tikšu līdz kodam rezumē, vēl nē, bet kaut ko tu dari citādi, tu pati to esi sapratusi. Tas, ko es startā sapratu, es vienkārši neizlikos. Jā, es slēpu, ka es dzīvoju Kojās, kad es biju Rīgā, bet tas bija, jo vienkārši es atradu, es sevi, teiksim tā, neieliku tādā kastē, visas dzīvoju Kojās un es neko nevarēšu darīt. Jā, es to slēpu, bet lielākoties mana personība un tas message, ko es vēlos nodot saviem sekotājiem, ir vienkārši neizlikties, kas tu neesi un priecāties vispār, no kurienes tu nāc, tāpēc, ka pirmām kārtām esi pateicīgs, ka tu esi dzimis, otrām kārtām, jā, es nevarēju tos mīkstinājumus izrunāt. Joprojām reizēm nevaru. Es to vienkārši pārvērtu no defektu uz efektu. Tev suns mājās, vai? Nē, es domāju, tu tagad sacīsi man kakis, bet neteiksi. Nē, es neteikšu to. Tu uz mana ākīša neuzkersies. Neuzkeršu. Labi. Lūk, tur mēs palikām, jā. Ko es gribēju teikt? Kakis un suns. Par to, ka tu slēpi no sākuma, ka tu dzīvoties Kojās, bet tajā pašā brīdī tomēr... Es tāpatās saglabāju savu personību, lai vienkārši iedvesmotu pārējos, kuri arī ir manā pozīcijā, varbūt baidās iet uz to lielo pilsētu un paliks tur, kur viņš ir, jo... redz, tā ir lielā pilsēta, man tur nepieņems un esmu no turienes un tā tālāk, un es vienkārši sludināju to, ka neizliecies,
pārstāvi no to vietu, no kurienes tas ir nācis, bet tas nenozīmē, ka tas ir sliktāks cilvēks. Nebūt, ne? Un par to kiburtu, es vienkārši sāku piedurties tam. Un, Nē, nu tas vispār man neņem pierē. Tas tik tiešām vienkārši muļķīgs joks, par to vispār nav stāsts. Tā bilde ir daudz lielāka, tas nav par ķiburtiem. Tas ir par tādu kaut kādu, nezinu, spēku un pārliecību sevī. Ir tā, ka tev ir arī ģimenē, kā tu saki, vienmēr ir bijis tas savu un to mīļo atbalsts, bet tas arī ir bijis tas, kas tev, es nezinu, iedod to, ja tu uz to Rīgu atkūlies un tev tā arī pamāja tur vilciena stācijā un teica, tā meitiņ, gaidīsim mājās ar, nezinu, panākumiem. Jā, principā ģimene man ir atbalstījusi morāli. Finansiāli man pašai vajadzēja izsisties. Es, protams, esmu pateicīga, ka viņi man vismaz nodrošināja tādu iespēju, kā dzīvot kojās Rīgā, kas tāpatās savu naudiņu kaut kādu maksāja, bet pa lielam, lai sevi nodrošinātu, man vajadzēja pašai domāt. Man atsūtīja 30 eiro nedēļā, vai dzīvo. Un arī šāda dzīvo. Un, protams, man nepietika. Un tas ir labs stimuls, lai celtu savus atvainojos pēcpusi un sāk kaut ko darīt. Un par to es tagad esmu pateicīgs savai ģimenei. Iepriekš man bija tāds, jūs nevarat vairāk, man nepietiek. Es biju tāda, bet manam tētim bija tāds, iztērēja pati vainīga. Un tad es savā galvā sāku domāt visādi, ko un kā un kur darīt. Un tiešām vairākus darbus es Rīgā esmu izmēģinājusi. Arī esmu veiklā strādājusi, drēbju veiklā esmu strādājusi, ko tik es neesmu izmēģinājusi. Un kad tu saproti, ka tev svilst pēcpuse, tad arī tu sāc kaut ko darīt. Bet pa lielam, mamma, tētis, arī brālis mani morāli ir vienmēr atbalstījuši. Ja es kaut ko esmu izdomājis crazy, viņiem varbūt ir šoks, bet viņi varbūt nedaudz man pasaka, Lāsma, tiešām, bet es uz savu galvu tāpatās eju, daru, pieņemu lēmumus, viņi vēlāk tāpatās lepojās ar mani, vai kas ir iznācis, bet neko tādas neesmu savārījusi savā dzīvē. Un šobrīd viņi man neizsakām lielu atbalstu sniedz, un ja es tur esmu kaut kur uz billboardiem, tētis ar mammu atsūta selfiju, un tas man šausmīgi silda sirsniņu, tāpēc vairāk ne par finansiālo pusi, jo pa lielam vecāki savu darbu izdarīja. Viņi mani iestūma lielajā dzīvē, bet es neuzskatu, ka viņam man vajadzēja visu tagad uz paplātes pasniegt, un ja viņi man būtu devuši naudas, visdrīzāk vienkārši neko nebūtu sākusi darīt, un man nebūtu svilusi tā pēcpusē, jā. Es studiju laikā iemācījos brīnišķīgu recepti, no kuras var ļoti ilgi izdzīvot. Toreiz maksāja kaut kā 2,30 vai ne, kaut kas tāds. Tur ir jānopērk vienkārši kilograms kartupelīšu, sīpolu, noliņu un burkānu vēl varēja uzrīvēt labajās dienās. Un tad tādu uz visu nedēļu. Jā, un tad kādu nedēļu var dzīvot. Tā. Es arī esmu varīju makarons kaut kāds, roltonu arī. Kaut kur, klasika. Jā, kaut kā tā arī. Un arī no mājām ņēmē. Kad es atbraucu uz Rēzekni, stūkējam visu davai kastītēs, un es visu Somiņā un uz Rīgu ar vilcienu. Jā, klasiski. Par drēbītēm tu jau, man liekas, sāki pati neviļas runāt. Par atsaucoties tavu darbu vietu drēbi veiklā, bet visticamāk, ka arī tas kaut kā mūsos tomēr veidojas. Tā ir lieta, kas, manuprāt, gan ir mainīga cauri laikiem, vai ne? Protams, mums visiem ir tās fotogrāfijas pirms 5, pirms 10 gadiem, uz kurām mēs varam atskatīties un nodomāt, ak, mans Dievs, kas bija šis, kāpēc. Un tajā pašā laikā ir tie cilvēki, kuri nebija vienkārši vienmēr, kā visi, bet bija kaut kas vienmēr citādāks un interesantāks savilkts mugurā. Tu biji viens no tiem, kas jau skolas laikā jau mēdz eksperimentēt. Es nezinu, vai to var par eksperimentu nodefinēt, jo man liekas, tās bija briesmas, kas man bija skolā, bet es uz savu galvu ģērbos, un es par modi baigi neinteresējos. Es pa lielam vilku to, ko man vai nu mamma bija nopirkusi. Man nevis mamma pirka, bet to, ko viņa akceptēja precīzāk. Un ļoti liela daļa no manas skapja bērnībā sastādīja humpals arī. Protams, man šausmīgi arī gribējās kaut ko no Rīgas veikaliem un tā tālāk, bet no Rīgas veikaliem man bija kādas 2 drēbes, ko es vienkārši katru dienu nesāju, jo man tās bija vismīļākās un tā tālāk. Bet es teiktu, man bija ļoti vienkāršs stils un nekas tāds pārdabisks nebija. Es neizcēlos uz visa tām pūļu skolām.
Bet pieaugot vēlāk un pati pelnot jau pirmās naudiņas kaut kādas, tad es jau kaut kādas brendu drēbes sāku sūtīt, un tā es apmēram pamazām sāku taustīties, kas man piestāv, kas man nepiestāv, bet viens mīnus, ko es nesapratu tajā laikā, es neģērbos atbilstoši savām, ķermeņa aprisēm. Es biju nedaudz citā svarā, teiksim tā, un es ļoti šausmīgi apspīlētas drēbes, kaut kāds vilku un skatos tās bildes, un man tāds... Palīdziet šai meitenei, lūdzu, palīdziet šai. Novelkat viņai to skinny jeans. Tas ir vienīgais, ko es izlabotu, bet pa lielums ģērbos kā tipisks jaunietis. Un nedomājot, piestāv, nepiestāv, kas bija mājās to vilku. Bet jau pieaugot, man jau sāka tur parādīties, kas man interesē, kas man neinteresē, vai man vispār piestāv. Un nedzīties arī reizēm pēc tiem trendiem. Jā. Kādas ir tavas attiecības vispār ar apģērbu? Kas tas tev ir, kas tur karājas skapī? Šobrīd es teikšu tā, es esmu gudra ar visiem saviem pirkumiem. Esmu palikusi gudrāka, jo iepriekš es biju tas tips, kas impulsīvi visu pirka. Es ieraugu, vilkšu, nevilkšu, man patīk, es pērku. Un man tās drēbes vienkārši mētājās skapī. Es šausmīgi daudz arī pasūtīju no kaut kādiem tur šeiniem un tā tālāk. Tādus kvantumus, kad tas nav, ja mēs tā par vidi domājam, tas vispār nebija pozitīvi. Un ar laiku pieaugot, es uzskatu to, ka man katru gadu tas stils nedaudz mainās, jo ko es esmu sev sapratusi, kad es mainos, man līdzās arī stils mainījās. Es pirms kaut kādiem gadiem, 3, 4, sāku mainīt savu izskatu, jo es sapratu, ka es nejūtos labi ar to, ko es redzu spogulī. Un kad es sāku strādāt ar sevi, iegūto pārliecību par sevi, un kad es redzu spogulī, ka man jau patīk, kā izskatās, tad arī man drēbes sāka citādāk izskatīties uz manis, un es sāku piedomāt, ko es vilkšu, ko es nevilkšu. Es sapratu to, ka man arī tās trendu drēbes reizēm arī nepiestāv, jo es esmu arī īsa auguma, un tas man bija jāņem vērā. Katru gadu es kaut ko jaunu iemācījos par savu tēlu, teiksim tā, un es, protams, arī ļoti daudz iedvesmojos Instagramā. Kaut vai no tā Explore page, kur ir visu valstu meitenes un ar dažādiem stiliem un jebko var atrast internetā, lai iedvesmotos. Bet šobrīd es ģērbjos pēc sajūtām, kā es jūtos, kā es jūtu savu enerģiju šodien, un man drēbe ir ne vienkārši kaut kāds apģērba gabals, bet drēbe reizēm tik ļoti var par tevi pirmo iespaidu pateikt, vai pateikt, ar ko tu nodarbojies. Un caur drēbēm tā ir arī kaut kāda valoda, es pat teiktu, kā Pilnīgi tu izskaties. viennozīmīgi. Jā, un man ļoti patīk ģērbties. Reizēm arī varu treniņbiksēs iziet laukā, bet pa lielam man pats galvenais, lai es sākotnēji startā jūtos labi pati ar sevi, un tad jau tālāk drēbes ir kā papildinājums tavam tēlam. Ar drēbēm tu neizšļūksi tikai, ja tu labi izskatīsies, bet tu slikti jutīsies, un tu būsi slikts cilvēks, un baigi neizšļūks ar tām drēbēm vienkārši laukā. Tā kā viņas iet līdzās ar manu attīstību, ar to, kā es jūtos, kā es strādāju ar sevi, un es cenšos arī šobrīd neimpulsīvi baigi neiepirkties, kas, ir gudri. Būsim reāli. Ir gudri, jā. Nē, tas, protams, par iepirkšanās paradumiem, tas pilnīgi skaidrs. Domāju, ka katram kaut kādā brīdī vienkārši ir jānonāk pie tā sava šī secinājuma, jo man vismaz tā vienmēr ir bijis, klausoties citos, liekas, jā, taisnība jau ir, bet tas, kā tu rīkojies, nevienmēr atbilst tai pārliecībai. Zin kā, tu saki, ja aiz drēbēm nevar tā kā... ka tās drēbes neapmānīs. Man šķiet, ka tieši tas ir tas, ko mēs ļoti bieži varam izmantot kā tādu, kaut ko kā aizslēpties. Un droši vien arī es pamanīju, ir cilvēki, kuri vai tieši kā reiz ļoti ekstravaganti kaut kā ir saģērbušies, lai ar savu ārieni, varbūt tur ir kaut kāds protests, kas viņos dzīvo, un tas ir tas, kā viņi to spēj izpaust. Vai gluži pretēji ir cilvēki, kuri visu laiku izvēlas, teiksim, tumšu apģērbu un tam līdzīgi, un tur arī skaidrs, ka ir kaut kas tai personībā varbūt liek tā darīt, nevis vienkārši praktiski apsvērumi. Man ir, piemēram, mans bērni, tāpēc es tagad 3 gadus ģērbšos tikai melnā. Tā nav, protams, ka tā praktiskā puse arī noteikti nāk talkā, bet man šķiet, ka tieši kā tu sacīji, ar apģērbu mēs varam pateikt daudz vairāk, nekā varbūt mēs ikdienā par to
padomājam, jo ja tu tagad, piemēram, raugies uz mūsu sabiedrību kā tādu, uz Latviju, tad kā tu redzi, kā tu redzi vispār mūsu tādu kopīgu, ļoti globāli, kāda ir mūsu sabiedrība, ja runa ir par modi, stilu un to, kā mēs izskatāmies, varbūt, piemēram, uz Eiropas fona? Tas, ko es esmu novērojusi, un es arī gribu pieminēt savu mammu, jo mēs nesen bijām veikalā, kur es viņai atļāvos uzdrošināties kādu krāsu ieviest savā skapī vai kaut ko modernāku nedaudz uzvilkt. Es jau ar savas mammas piemēru redzu to, ka lielākoties cilvēki baidās vispār eksperimentēt, un viņi vienmēr aizbildinās ar to, ka nē, dzeltena krāsa, slēpiet no manis to dzelteno krāsu. Viņi pat nepamēģina, viņi pat neuzmēra. Un es teiktu tā, mūsu tautai ir bail eksperimentēt, bail no krāsām, un viņi jau ir pieņēmuši faktu, man tas nepiestāvēs neuzmērot. Jo es, piemēram, ļoti daudz ko esmu atklājusi savā stilā, paeksperimentējot, nenobīstoties no kaut kāda apģērba gabala vai no stila vai no krāsas kaut vai. Es iepriekš domāju, man tas sviesta dzeltenā krāsa vispār nekad dzīvē nepiestāvēs. Tā ir viena no manām mīļākajām šobrīd krāsām. Tiešām, šobrīd ne, bet es nekad dzīvē nebūtu iedomājusies, ka man tāda krāsa piestāv un papildina manu matu toni. Vispār manas acis, manu tēlu kā tādu, un tu uzreiz jūties arī pirmām kārtām apģērbs ļoti ietekmē tavu garastāvokli. Man personīgi tā ir. Es uzreiz, kad esmu sapūsusies, tev pat mugurkauls, man liekas, taisnāks vienkārši paliek ejot, un jā, bet tāds Latvijas fons tiešām mēs baidamies no tiem toņiem, mēs baidamies no kaut kā jauna. Visi turās pie kaut kāda parasta basika, kas ir iegājies jau gadiem, un viņi nelaiž viņu vienkārši vaļā. Un es nezinu, kāpēc viņiem ir bail pamēģināt, bet Tas ir tas, ko es tev gribēju jautāt, un kā tev šķiet, no kurienes rodas bailes? Jo tevi jau visticamāk ar olām neviens uz ielas nenomētās par to, ka tu esi jo ir es pieļauju, nezinu, New York's Fashion Weekā var dabūt gan ar olu, gan ar krāsu, gan ar visu ko citu. Pie mums šādi nebūs. Un tik un tā cilvēki kaut kā sevi attur. Viena lieta ir, protams, tev no laika, varbūt tam pievērst uzmanību, kas, manuprāt, vienmēr arī tomēr ir par prioritātēm, nevis par laiku. Gan jau laiks atrastos. Vienkārši tev tas šķiet mazsvarīgi. Tajā brīdī, un tas arī ir pilnīgi ok. Bet man šķiet, ka tās bailes rodas no tā iespējamā nosodījuma no sabiedrības, no citiem. Tev tā neliekas? Kā ir? Ka tev ir bail izcelties. Ka tu nevari aiziet, nezinu, Rīgā pa Brīvības ielu kaut kā citādāk, jo tev bail, ka tu tev atskatīsies un ko tad citi par mani padomās. Kas ir arī visai bieži sastopama lieta dāmās, jo īpaši, gan jau arī kungiem tā ir, es nezinu. Jā, noteikti. Neesmu viņa, līdz ar ko nevāk spriest, bet sievietēm ļoti bieži mēs ar šo sastopamies. Lūk, un te mēs atkal nonākam pie tās tavas personības, kur ir stāsts nevis vienkārši par to, ka tev piestāv tā sviesta dzeltenā krāsa, bet par to, ka tev ir, es teikšu, iekšas, Latvijā, jā. Pauti, lai tu eksperimentēt, lai tu izmēģinātu, lai tu uzvilku kaut ko citādāk un lai tu nebaidītos izcelties. Jā, drosme noteikti vajadzīga, bet vienkārši, kad tu pamēģini un tu saproti, un arī par tiem viedokļiem, man arī interesē, ko citi domā līdz kādam momentam, bet vienu dienu man vienkārši bija klikšķis, kad es sev uzdevu jautājumu, tu dzīvo viņa dzīvi, vai tu dzīvo savu dzīvi? Un padomājiet, vienkārši atbildēt uz šo jautājumu un atbildēt, protams, saprotam, ka tu dzīvo savu dzīvi, tu nedzīvo tā cilvēka dzīvi, kurš tur pateica, ko tu esi uzvilcis no sērijas. Vienalga. Tā kā es labprāt lamātos. vienkārši vienalga, un šis jautājums tev paver to atbildi un noņem tos aizkarus priekšā, lai tu pie velna saņemtos un saņemtu to drosmi rokās un tiešām uzvilkt kaut ko krāsaināku. Un ar to arī, man liekas, ir jāsāk. Un tad arī tā viss aizies pulstoši, ka cilvēks ģērbsies tā, kā viņš varbūt jūtās un tā, kā viņš grib izskatīties un citādāk.
Tā kā šis būtu mans ieteikums, ar ko vajadzētu sākt. Nu jā, tas droši vien pēc tam one leads to another, vai ne? Kad varbūt pirmais tas būs apģērbs, pēc tam arī tu visu citus savus dzīves lēmumus varēs pieņemt drosmīgāk. Ļoti iespējams, ka šī ir viena no tām lietām, ar ko sākt. Bet vēl par to pašapziņu un par to citu vērtējumu. Tavs darbiņš ir publisks un nereti mēs dzirdam to naratīvu par to, ka, nu jā, tādu jau tu to izvēlējies, tāpēc tagad esi gatava saņemt visu, ko vien var savā virzienā, tas ir viens, un otrs ir tas, ka arī, nu, protams, tu saņem. Es saņemu. Jā, un tad izstāst man, kā tu ar to tiec galā. Jo skaidrs, ka ir ļoti daudz labu lietu, kā jau mēs iesākam šo sarunu ar tiem komplimentiem, kas pie mums nonāk, un tie arī nonāk ar sociālo tīklu starpniecību vai uz ielas vai kā citādi. Ja kāds to nepateikt, mēs taču neuzzinātu, vai ne? Bet tieši tāpat pie mums mēdz nonākt arī ne tās patīkamākās lietas, jo mēs esam ļoti sasniedzami šodien. Un ar mēs es nedomāju, ka tur kāds digitālā satura tieši veidotājs, bet jebkurš, arī prezidentam mēs varam uzrakstīt, vai ne? Facebookā mēs jebkuru, principā, varam tiešām šodien sasniegt. Un nu jā, stāsti man, kā tu ikdienā ar to, latviešu sakot, dīlo. Jā. Šobrīd pa lielam, es teiktu, man ir ļoti biezādi uzaudzēta ar visiem komentāriem, ar visiem viedokļiem un tā tālāk. Bet, protams, ir dienas, kad varbūt nedaudz man tāds... Es uzēju uz tā profilu, lielākoties vai nu viņam nav profila bildes, un tas ir fake profils. Otrs, kas tāds tipiskākais, tas ir vecs vīrietis, kurš ir neapmierināts ar savu dzīvi. Trešais, tā arī ir sieviete gados, kurā... Vēlams puķēs. Kur ir arī bez vīrieša, nav laimīga, un tu jau pēc tā profila redzi to sakni, tā komentāra sakni. Tas nav par mums, tas nav par to, kam viņš ir uzrakstījis to komentāru. Tas ir par to cilvēku. Un tur ir ļoti vienkārši psiholoģija. Tur vai nu viņam skauž, vai viņš arī tā grib, bet slēpjās aiz tā, ka viņš tev uzkakās virsū tajā komentārā un viņam paliks labāk, un viņam pēkšņi arī tas būs. Tas lielākoties ir skaudība un viss. Un tas ir vienkārši jāieņem savu prātā, jāiekal un nešaustināt sevi un neiet raudāt par kaut kādiem komentāriem. Protams, sākumā man tur arī bija visādi, es dzēsu laukā, es kad lasīju, man bija tāds, ak, Dievs, visas, es nelikšu vairs neko tādu, jo es tādus komentārus saņemu, un, protams, ka tu kaut kādu sensitīvāku video ieliec vai drosmīgāku, be ready, esi gatavs, kad tur, kuram nebūs slinkums, paņems to tastatūru un uzdrukās kaut ko nejauku. Bet pa lielam tiešām tur nav ko lieki dzisināt muti par tiem komentāriem. Viņiem vienkārši skauž, viņi ir nelaimīgi, un lai viņi vienkārši savācas un sāk domāt par savu dzīvi, es atvainojos. Nevis Facebookā tērēt savu laiku komentāros. Nu, tas ir viss, ko es par viņiem gribu piebilst reāli. Jā, un viņi tev pretim teiks, bet tu jau pat to dari, tāpēc jau tu... Es negribu turpināt šo, es vienkārši tev saku, es zinu. Jā, tā ir. Tāds ir stereotips, ka mums tas ir viss jāsaņem. Vienkārši ir brīnišķīgi, ja tu esi ļoti jauna, un tu jau esi tā kā sevi ieviesusi šo tā kā to, tā kā spēju tikt ar to galā, kas ir brīnišķīgi, un kas droši vien arī ir vēl viena atslēdziņa uz to panākumu. Jā. Es vienkārši skaitu tās šobrīd mūsu sarunā, un ja tas saliekot kopā, tad tur var tās lielās seifu durvis atslēgt, un droši vien arī tur tu kāp pa tām karjeras kāpnēm un tiecies saviem panākumiem. Klaulāsmu. Es meklēju par tevi visu kaut ko, pirms mūsu sarunas. Arī turpinot vēl šo pašu tēmu, es domāju, ka tas ir izsaucis visvairāk vienkārši komentāru, tāpēc par to iedomās. Ļoti grūti atrast kādu sarunu, kur tev kāds būtu normāli pajautājis, kā tu jūties, ko tu dari, ko tu gribi dzīvē sasniegt. Ļoti daudz informācijas ir par to, kā tu esi dalījusies ar
Kā tu sacīji pati, kad tu sāki uzlabot savu izskatu, ja, par injekcijām, par operācijām, par visu kaut ko, tas ir pilns, tur viss, tas tur ir. Principā tas ir, jā, tas kā tur man ir. raksturo internetu. Jā, un es tajā brīdī, es skatos un domāju, es neticu, ka tas ir tas, kā tu būtu izvēlējusies, lai tu nonāc publiskajā telpā. Kā tev šķiet, kur kaut kas sagāja šrejā un kāpēc tā notika? Un jā, es nezinu, ka ir droši vien kaut kāds tavs komentārs, ko tu gribi par to sacīt. Nē, principā visas tās skaistuma procedūras un izmaiņas, kuras esmu veikusi savā ķermenī, kuras nav daudz, bet viņas uzpūš tā, it kā es nezinu, kas man būtu izdarīts. Man prieks, ka arī, man prieks pirmām kārtām par sevi, ka es uzdrošinos par to runāt, jo ir par to jārunā arī. Latvijai vienkārši nav informācijas par to. Un iespējams, es ar savu draudzeni tikām zem tādas lupas un zem tādas lielas uzmanības, ka mēs pirmās skaļi, piemēram, par to krūšu operāciju sākām runāt un rādījām, kā ir. Man vēl tur stāsts ievilkās ar to, ka man tur problēmas kaut kāds vēl sākās, bet mēs bijām pirmās, principā, Latvijā, kurām bija drosme, izdarīt tādu pirmkārtām soli kopā un rādīt cilvēkiem, kā ir, jo Latvijā vienkārši tāda nav. Un, protams, mēdīji ir izsalkuši pēc tā, lai vienkārši par to rakstītu. Tāpēc es negribu teikt, ka es viņus saprotu, bet es saprotu viņu interesi par to rakstīt tekstus vai kaut kādos portālos tur arī kaut ko minēt. Tur tā pretim otrā pusē tā ir tāda sieviete, kas to dara. Jā, tieši tā. Un es nevaru to ietekmēt. Protams, ir daudz reizes bijušas, kad man arī pajautā, vai varam kaut ko likt. Es saku nē, jo es neuzskatu, ka tā ir lieta, par ko rakstīt. Tā kā reizēm viņiem arī bišķiņi ir jādomā, par ko viņi raksta un cik daudz, labi, vienu rakstu sataisiet, bet ne jau tur vairāk ir portāli par manām kaut kādām izmaiņām un viss, nekā cita vairs nav normāla, jo es zinu, ka ir normālas lietas, bet vienkārši viņiem tas neinteresē, acīm redzot, kas ir diezgan bēdīgi, bet viņi, ja mēs skatāmies no viņu biznesa viedokļa, viņi pelna par tiem klikšķiem. Viņi pelna par tām sensitīvām tēmām. Es vienkārši šādos situācijās arī domāju, tu un neuztver to visu, tas nav nekā pārmetums, nekas, bet tā ir arī tas ir tavs tāds droši vien tas jaunības maksimālisms, tava atklātība, tava drosme, kas viss ir super, un jūsu arī, jo mūsu šķir tur teju 2-10 gadus, bišķi mazāk, bet jā. Un es domāju, ka tāpēc var teikt, jūsu paudzei tas viss ir saprotami, loģiski un tā būt atklātam vispār un drosmīgam paust savu viedokli, izstāstīt varbūt vairāk. Es vienkārši atceros, kā man brāļa draudzene ieradās mūsu mājās, ko pirmo reizi iepazīties maniem vecākiem, paziņoja, viņai ir menšreiz sākšās, viņai vajag ibumetīnu, un mēs tajā brīdī visi pie galda, kā tā sarāvamies, bet tas jau īstenībā absolūti normāli. Tieši vienkārši, tajā brīdī, tas jau pirms 11 gadiem, bet toreiz tā nebija. Tā būšana nebija tik atklāta. Tāpēc jums varbūt slēgs tāds pašsaprotamāks, bet pa lielam sabiedrībai šie skaļie virsraksti, kā tu saki, tas viss tas šokējošais. Skaidrs, ka patīk, bet tajā brīdī man liekas, ka tu varbūt izdarīsi jau tādu lāču pakalpojumu, tā kā tu padalījies, un tagad šis ir tas tavs stāsts, zin kā, un tur vienkārši es domāju par to, kā mēs izvēlamies vai neizvēlamies, vai tas noteikti pats no sevis, kā notiek tā mūsu publiskā tēla veidošana. Jo skaidrs, ka tu jau varēji aizraut pilnīgi kaut kādā citā, vai ne, tajā zarā, un izdomāt tur pēkšņi, nezinu, es būšu Lāsma, kas atbrauc no Reizeknas uz Rīgu un runāšu tikai par, nezinu, iekļaujošu sabiedrību, cilvēkiem no laukiem, bet tad aizgāja šis narratīvs, ko, protams, kā tu saki, loģiski mediji paņēma, jo tas ir klikšķu stāsts, un zin kā, un tad, domāju, vai tevī ir atkal jau divi varianti, izvēlies tev piedāvāt divas. Vai nu tu, tā kā, vai tu būtu gribējis darīt kaut ko citādi, vai arī atkal jau tur ir tas Lāsmas Noviks, tā drosme un tā jauda un tas spēks izrulēt arī šitam cauri un turpināt. Noteikti izrulēt šim cauri, un es nenožēloju. Es arī uzskatu to, ka varbūt ne visiem, bet lielai daļai no mūsu
Tautiešiem, no cilvēkiem, kas patērē to sociālos mēdījus un resta tos visus rakstus, es domāju to, ka ļoti daudziem šobrīd ir kritiskā domāšana. Un, protams, jā, viņš redz, bet viņam nav tāds, viņi ir tikai tur ar silikoniem un visu sašpricējusi seju, kaut gan tā nav. Vienkārši ļoti daudziem ir jau tā kritiskā domāšana, un es arī par to runāju, sludinu, kad man tas ir tikai veids. Man nav nekas pārdabisks un šausmīgi liels izdarīts, lai tagad mani par kaut kādu plastisko lēlu uzskatītu. Tā vispār nav. Un es cenšos ar savējiem arī faniem un sekotājiem komunicēt arī par to, ko es vēl daru, lai viņiem tie raksti nav tikai šitā un tas ir viss, ko viņi par mani redz un par ko viņi mani uzskata. Un es vienkārši zinu, ka arī citi darbi par mani runā, un tie raksti, palielam stāv blakām, un tas ir viss. Un pārējie darbiņi arī ir vienkārši, tie darbiņi neinteresē mēdījiem, ja tur nebūs klikšķi, jo tie ir vienkārši, es teiktu, normāli sasniegumi un lietas, kas man ir svarīgas, un tās lietas neinteresē mēdījiem, jeb dzeltenajiem. Un tā vienmēr ir. Viņi tikai rakstīs par to, kur kaut kas ir slikti, kur kaut kas skaļi notiek. Man tas viss neinteresē, tāpēc es arī viņiem nebūšu tik ļoti interesanta. Un tas ir normāli. Tas ir normāli. Es arī nedzinos pēc tiem visiem rakstiem un tā tālāk. Jā, par operācijām tur ir raksti, bet, es saku, es viņu saprotu gājienu, bet, tas, ka tas ir vienīgais, ko tur var atrast, tas ir žēl, tāpēc es arī mēģinu iet uz kaut kādiem podkāstiem vai kaut kur arī stāstīt vairāk par to, kas es esmu, un arī mani sociālajie tīkli liecina par to, ka tur nav tikai operācija, tur arī kaut kas ir dziļāks, tāpēc es baigi par to nepārdzīvoju, un es vienkārši to izrulēšu tālāk, ka viss būs kārtībā. Esmu absolūti pārliecināta, vispār bez mazākiem šaubām. Es gribu, jau tuvojoties sarunas noslēgumam, tev nolasīt vienu Kalvina Kleina, modes dizainera, leģendāra citātu, un tas skan šādi. Vislabāk ir izskatīties dabiski, bet, lai izskatītos dabiski, ir vajadzīgs grims. Tu piekrīti Kleina kungam vai nē? Man patīk dabiskais skaistums, bet manuprāt, make-ups vai kaut kādi uzlabojumi savam ķermenim, tas nav pirmām kārtām slikti. Tas savā ziņā ir cilvēks vienkārši vēlās to darīt, un tas ir kaut kāds ieguldījums sevi. Es arī to tā uzskatu, jo, piemēram, manā gadījumā man krūtis bija šausmīgi sāpīga tēma, šausmīgi, un tās krūtis, viņas nolaidās tikai tāpēc, ka es notievēju, un tas arī bija darbs ar sevi, un es nometu lieko svaru, es sasniedzu savu, teiksim, tādu ne sapņu ķermeni, bet tiešām jutos labi beidzot savā ķermenī. Un ir lietas, ko tu nevari, diemžēl, izmainīt vienkārši, kā vienīgi atliek gulties zem operācijas lampām un uzlabot. Jā, tāpēc, un arī par to make-up runājot, dabiskais skaistums viss ir forši, es arī atbalstu reizēm bez make-up staigāt un tā tālāk, bet make-ups tomēr arī kaut kā veido mūsu tēlu, un cilvēkiem ir patīkamāk skatīties, kad cilvēks ir sakopts, kad cilvēkam ir ieveidoti mati un tā tālāk. Nevis te atnācis trenuškās semičkas grauš, un es atnācu parunāt. Jā, tas dabiskais skaistums, tā kā, tas arī... Tā ir attieksme arī pret citiem. Jā, tieši tā, un attieksme arī pret sevi, tāpēc... Es piekrītu viņa teiktajam, un es neredzu tur neko sliktu, un vienkārši jāzina robežas kaut kādas, tas ir viens, un otrs, es nesaskatu tajās lietās neko šausmīgi sliktu. Galvenais, lai tiešām viss ir balansā, visam ir robežas, un lai viss ir balansā. Atkārtoju. Jā, lai viss ir balansā. Lai balansā ir. Es negribēju, lai vispār nevienā brīdī nepakritītu tavā virzienā ar pirkstu nekā citādi. Es gribēju tiešām, lai tev ir iespēja vienkārši pašai saviem vārdiem to pasacīt, jo man bija tāda sajūta, ka tev nav dota tā platforma. Paldies tev, jā. Un es ļoti, ļoti priecājos, ka tu piekriti šai sarunai. Es priecājos, ka mēs satikāmies un ka mēs aprunājāmies, un es absolūti skaidri zinu, ka šis te ir tikai tas pamatiņš, ko tu esi uzbūvējusi, un jā, varbūt, ka tas ir uz tavām krūtīm, bet lai turpmāk tas viss, kas tiek būvēts, ir tikai uz augšu, un lai tur tiešām, kā tu sacīji,
blakus ir tie raksti par taviem citiem darbiem, es zinu, ka tie būs. Jo, kā es jau sacīju, un vēlreiz atkārtot, tu esi vēl ļoti jauna, bet tu esi ar tādu jaudu iesākusi savu karjeru. Nav šaubu, mēs ļoti daudz dzirdēsim vēl par Lāsmu Noviku, lai vienkārši tavi panākumi dara daudz laba nevien tev arī citiem, jo es zinu, ka tevī tur tas latgalita ir nāks iekšā. kādā brīdī ārā. Jā, neizbēgami. Jā, es varu apsolīt, ka tā arī būs, Rūta. Paldies tev sirsnīgs par šodien, par sarunu, un tiekamies, pareizi. Jā, tiekamies noteikti. Paldies tev arī milzīgs. Man bija ļoti komfortabli ar tevi runāt. Es vēl runāt. Mēs varam pasēdēt, mums jau nav Jā, nekur mēs jāskrien. pasēdēsim. Saprotu, ka graudā nevar vienmēr pateikties par visu, un tomēr Denim Dream tev dāvina savu draugu franču kosmētikas zīmolu dāviniņu Avene. Jā, lūdzu, un protams, tev viskaistākie ziedi, kā es gribētu teikt, ka no mana dārza, bet nav. Es iztēlošu. Paldies. Paldies tev sirsnīgs vēlreiz. Paldies tev, Tu esi Rūta. brīnišķīga, Tas Lāsma. lieliski arī. Paldies.